Bebrenes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas vēsture sākās jau kopš 1897. gada, kad tiek dibināta laicīgā skola Bebrenē. Kopš 1922. gada Bebrenes skola darbojas īpašā vietā Bebrenē, Plāteru Zībergu pilī. Skola gājusi cauri dažādiem laikiem un dažādām pārmaiņām, bet kopš 2014. gada tā ir kļuvusi par vispār izglītojošo un profesionālo vidusskolu. Kā teica skolas direktore Ērika Šaršūne, Bebrenes skola ir jaunmodīga skola, jo skolā var apgūt gan pirmskolas izglītību, gan vispārējo, gan profesionālo. Bebrenes vispārējā un profesionālā vidusskola piedāvā iegūt šādas kvalifikācijas: lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā, veterinārārsta asistents, pavārs, ekotūrisma speciālists un pavāra palīgs. Šīs kvalifikācijas var iegūt ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā vai ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gada laikā. Bebrenes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi ir no visas Latvijas, tāpēc skola piedāvā arī ērtas kopmītnes. Skolā darbojas radoši skolotāji. Vai tā ir veterināra medicīna, vai zirgkopība, vai kāds cits priekšmets, tiek radītas interesantas un saistošas mācību stundas, lai patiktu gan skolēniem, gan pedagogiem. Skola aktīvi sadarbojas ar nozaru speciālistiem, tos iesaistot gan teorētisko, gan praktisko zināšanu sniegšanā. Izglītībā mūsu skolā mēs vēlamies piesaistīt arī nozares speciālistus, lai tā piesaiste audzēkņiem būtu vairāk pie šīs realitātes un viņš atgrieztos tā kā jau ienākta nozarē, jau ar tādu profesionālu pieeju, viņam būtu saskarsme ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā. Piemēram, zirgkopībā mums brauc arī ļoti daudzi nozares speciālisti, daudzi lektori, kas ir atpazīstami. Piemēram, mums ir bijusi zirgu psihologs Linga Egija Otomere. Mums ir arī piesaistīti kā tiesneši, starptautiskais tiesnesis Inga Miķelsone un arī starptautiskais maršrutu licējs Ivo Miķelsons, kurš arī audzēkņiem māca nagu griešanu, jo ir amata meistars, un audzēkņi arī ir veidojuši šīs mācību sacensības, kas ir jau piesaist pie realitātes, jo viņiem nākotnē iespējams jau būs pašiem iespēja piedalīties sacensību organizēšanā. Tāpēc arī ar šiem speciālistiem mēs mēģinām veidot tādu sadarbību, lai viņi piedalās audzēkņu izglītošanā. Tāpat šādi vieslektori ir arī veterinārā medicīnā, brauc pazīstami veterinārā ārsti un ir ļoti daudz skolotāji, kas ir tieši no nozares praktizējuši vetārsti. Viņi stāsta arī par savu praktisko pieredzi darbā ar zirgiem un citiem dzīvniekiem. Un tāpat arī, protams, ir pavāru palīgu profesijā, dažādas meistarklases ar pavāriem. Arī es, protams, esmu nozarē iesaistīts cilvēks. Es strādāju Latvijas šķirnes zirga audzētāju asociācijā un mēģinu audzēkņus piesaistīt arī kā brīvprātīgos dažādos nozares pasākumos. Pieņemsim, mums ir tāds šovs Rudens Pērle, šovs Nacionālais dārgums, kur mums audzēkņi ir vienmēr brīvprātīgo tādā statusā. Viņi var mācīties un arī kļūst jau tā kā pazīstami nozarē. Bebrenes skolā mācības notiek labi iekārtotos un modernos kabinetos, ir sakopta vide gan skolā, gan pagastā. Tas sniedz iespēju skolēnam justies labi un ērti un gaidīti. Šī iespēja apgūt vairāku līmeņu izglītību jau mazākajiem skolas audzēkņiem sniedz priekšstatu un ievirzi profesionālajā dzīvē. Skolas sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos, sasniegumi olimpiādēs, sasniegumi arī pētnieciskajos darbos ir apliecinājums tam, ka arī tādā mazā lauku skolā, kāda ir Bebrenē, izglītības kvalitāte ir laba. Jo kursu kolektīvi mums ir nelieli, tas dot iespēju skolotājiem strādāt individuāli. Skolēniem ir labas sekmes ne tikai teorētiskajās zināšanās, bet arī praktiskajās. Šogad skolas audzēkne zirgkopībā dosies uz pasaules čempionātu jaunajiem zirgu audzētājiem. Čempionāts notiks Dānijā, un es esmu šīs komandas trenere. Tas nav īsti sports, tā ir zirga prezentēšana, tas jau ir tāds audzētājs, un viņam ir jāprot novērtēt zirga eksterjers, novērtēt zirga darba spējas, viņam ir jāprot arī teorija, tad ir diezgan tāds stingrs teorijas tests, kur ir jābūt šīm teorētiskajām zināšanām, ko viņi apgūst gan skolā, gan atsevišķās mācībās, un tāpat viņam jāprot zirgs prezentēt pie rokas. Šeit arī mācam to skolā.
bet tas jau notiks starptautiskā līmenī. Tur visas lielākās pasaules zirgu ciltsgrāmatas sporta zirgu audzēšanā pulcējās vienkopus un jauniešu komandas tiek komplektētas no visas pasaules. Un tad arī mums no Latvijas brauc komanda, es esmu komandas treneris un mums arī viena meitene kvalificējās šim pasaules čempionātam. Audzēkņi, kas apgūst pavāra un pavāra palīga profesiju, arī var lepoties ar panākumiem un atpazīstamību valsts mērogā. Pie mums var iegūt pavāra palīga un arī pavāra profesiju. Un mūsu pavāru radītie gardumi, kuri ir arī ļoti vizuāli skaisti noformēti, jau ir atpazīstami ne tikai Augļdāgavas novadā, bet arī tajos lielajos pasākumos, kas pie mums skolā notiek, kas ir tādi Latvijas mēroga pasākumi. Arī to tu vari iemācīties, arī baudīt pie mums Bebrenes skolā. Par izglītības kvalitāti liecina arī skolas absolventu panākumi profesionālajā dzīvē. Bebrenes profesionālās vidusskolas absolventi strādā veterinārajā pārvaldē, dažādos uzņēmumos, lielākās un mazākās saimniecībās, veterinārajās klīnikās gan tepat, Sēlijā un Latgalē, gan citos novados. Bebrenes vispārējā un profesionālā vidusskola lepojas ar vietu, kur atrodas, lepojas ar saviem skolēniem un skolotājiem. Gadu laikā arī izveidojušās daudzas skaistas tradīcijas. Skolas pakājē atrodas savs brīvības piemineklis, kur augusta beigās audzēkņi kopā ar pedagogiem veido skaistu ziedu ceļu. Pie pieminekļa tiek atzīmēta gan pirmā, gan pēdējā skolas diena. Skolā katru gadu tiek organizēti sirsnīgākie Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti, kur piedalās skolas audzēkņi. Par ilgadēju tradīciju ir kļuvušas gan sporta dienas, gan pārgājienu dienas, kur var pētīt, mācīties un iepazīt Bebrenes apkārtni, kā arī dienesta viesnīcā regulāri notiek aktivitātes, kopīga zupas vārīšana, piparkūku cepšana un tematiskie vakari. Skola lepojas ar savām ārpusstundu nodarbībām. Ir pieejami tradicionālie pulciņi, tautas dejas, dziedāšana, kokapstrāde, bet ir arī tādi pulciņi, kas citās skolās noteikti nav. Piemēram, zirgkopju pulciņš, kur ir iespēja darboties ar zirgiem, iemācīties jāt vai ziemā braukt ar slēpēm aiz zirga. Bebrenes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršūne aicina. Un kur tu vēl Latvijā atradīsi skolu, kurai ir savi zirgi, kurai nav sveša siena pļaušanas laiks, un kur zirgu sabiedrībā var pavadīt ļoti interesantus mirkļus. Nāc, un tu pats to uzzināsi.